Tā nu ir pienācis laiks jaunai džūku sērijai. Pastāstīšu pēc ceļojuma, kā gāja, kas patīk, kas nepatīk. Te nobraukt jau ir kopā 8000 vai vairāk kā kilometri, no kuriem kaut kādi 6 bija ceļojumā. Tagad izstāstīšu, kādas ir labās, kādas sliktās lietas. Nu, varbūt kāds grib pirkt, lai zinu, kur rēķināties. Tagad, ko es te izdarīšu. Mums te ir tāda vieta, kur stāv, te var redzēt lauku, tāda teritorija, un parasti visām mašīnām te ir izgraust šitas te viss ārā. Viss peles ir sagrauzuši, tur Voyagerim pat ir bijis, ka uz akumulātoru nosprāgus peli ir, un kāds tāpēc es jau tad, kad mēs pirkām šito mašīnu, jau pašā sākumā uzreiz atradu šī tāda Liqui Moly, ir tāds murder spray. Viņam tāds jocīgs smaržs, bet viņi nav tā kā nepatīkami. Viņi var piestāv jaunai mašīnai. Tā parādīšu, kā es te apdarinu visu, lai nesagraužu peles neko. Tā, nu, motors jau paliek netīrāks, nav vairs tā kā, ka bija pilnīgi jauns. Kaut kas jau ir nosmērējies. Šitas te, jā, ko es teicu, Liqui Moly tāds, viņš nebija lēts. Kaut kur tūpie 10 eiro maksāja, bet es jau kaut kāds 3 reizes viņu esmu pūcis. Kā es viņu pūšu, vienkārši paņem šitā te sapūšu sev uz visām tām mīkstajām lietiņām. Tad es kaut kur arī šitā te viņu sapūšu. Viņš jau tagad varbūt vēl 2 reizītes izies. Un tad kaut kur uz vadiem, te tur uz sprauslām, kaut kur te pie aķīši, kuri uz blokiem iet visi kabeļi. Jā, viss kontaktiņas tādas kaut kāds, nu, ko negribās, kas sagrauž viņu. Te uz stiprinājumu nav jēga pūst, vai uz kaut kādām, nu, tādām vietām, kur tāpat pēle nelīdīs, nu, siks viņi negrauzīs. Nu, vairāk jā, te kaut kur uz sprausla vadiem visiem šitiem te, kas ir būtiski. Viņš ir degošs, viņu uz karst nevajag. Kaut gan es esmu arī uz karst pūts un nav aizdedzies. Tā te viss, nu, tā sapūš. Un tad ik pa laikam viņu uzsmaržo tā. Bet tā smarža tāda interesanta, es saku, nu, nav tāda nepatīkama. Pelēm laikam nepatīkama. Viņš tīri uz smaržu darbojoties. Vēl man te vēl palika iekšā, varbūt pat 2 reizēm vēl paliks tā kā, nu jā, arī viņš maksā 10, tad, nu, 2 reizi, 2 eiro 1 reizīt. Tas nav nekas traks. Pēc tam tur rakstīts, laikam bija virsū. Tā es paskatīšos. Apspidzina plastmasas gumijas detaļās dzinēja šasijas nodalījumā no visām pusēm, atkārto pēc 14 dienām. Es sākumā pirmo uzpūtu, tad otrais bija pēc 14 dienām, bet tagad atkal pēc mēneša un tā. Nu, bet jā, Voyagerim bija peles tur atkal kaut ko visu nopēdojuši, bet te var redzēt, ka nekādas pēdas nav. Kaut kas bija te augšā pēdiņas kaut kādas, bet tagad nav bijušas vairāk. Tā kā izskatās, ka darbojās. Ja kādām vajag, vai vecā mašīnā var šitādi pūst. Tā, nu, ko es varu pastāstīt par šo fantastisko automobīlu pēc ceļojuma, pēc nobrauktiem daudziem tūkstošiem kilometru. Bija kaut kādas lietiņas, kas tā sāk kaitināt un ko. Es te tagad tīri ārā viss pēc ceļojuma nav tīrīts. Tad plikām pēdām pat varēs iekāpt iekšā. Tā ir iecūkojies jau te viss sliekšņi jau nosmērēt, noskrāpēt ir. Nu, katru reizi, ka jākāp pārslieksni. Te jau parādās šitie te viss jau, nu, tāds noķempelējās ekrāns. Tā, nu, nav jau mūžīgi jauns, to jau arī nevar gribēt. Arī nav jaunās mašīnas smarža vairs tik ļoti. Kaut kad par to jaunās mašīnas smaržu es kaut kad googlēju, tad, kad tikko nopirkām, kaut ko runājām. Vai Jolanta mājās ir jaunas mašīnas smarža, kas tā pa smarža ir? Nu, vai tāda tur, es esmu redzējis, ir tie tās eglītes, ko kā rien pie spoguļiem, arī New Car tur rakstīts un kas. Un patiesībā, kas ir jaunas mašīnas smarža, patiesībā jaunas mašīnas smarža ir tā smaka, kas izdalās no dažādiem plastikātiem, no līmēm un visādiem sūdiem, nu, kas ir īstenībā indīgs, un viņi vispār rekomendē, ka tu nopērc jaunu mašīnu, tad, nu, maksimāli viņu veidināt un izveidināt ārā to jaunās mašīnas smaržu. Jā, nu, nav vairs te jau, viss līmes izkaltušas un ir jau normāli. Tagad, nezinu, ko lai sāka pozitīvo un negatīvo, viss jau droši vien gaida tās negatīvās lietas, cik sūdīgi ir. Kaut ko pastāstīšu, kas ir slikti. Pirmais, kas ir, es sākšu tādu no otra gala, nevis no tādas sēdpozīcijas vai kas. Braucam ceļojumā un es skatos, Jolanta tur blakām sēž un kaut kādu sūdu tur mēs sāk mētāties pa zemi. Un tad sāk krist te ārā tāds tā kā
peļu tādu mēslu, kaut kādi šitie siltinājumi, te jau kaut kāda gabala nokrita. Viņi te kaut kā uztaisīja tā, ka to kājām viņi te sāk krist ārā. Tas tāds, nu, montāžas kvalitātes lietas, arī kas ir, pieņemsim, nu, šitā te podziņa, ko tā, nu, kloķīca, ko tā izvaļā, nu, to kapotu, nu, viņa ar tādu baigi jau tādu, nu, tādu izturīgi nav, nezinu. No otras puses, tu nevar piesieties pie tādām it kā lietām mašīnai, kas ir, nu, galīgi lētais gals. Jo, teiksim, nu, pa 20 000 var nopirkt, nu, piemēram, šitādu džūku, un var nopirkt arī Dacia, kurai, nu, Dacijai vēl pat būs parastā kārba. Tas, es nezinu, tas jau drīzāk tas muzejā kaut kur jāliek vai kā. Tā kā, nu, tādas, nu, lietas. Es, teiksim, šito mašīnu nevar salīdzināt, teiksim, ar to kvalitāti, kāda bija Voyageram tur 2000. Kuram tur 4. gadā. Tāpēc, kad, nu, ja tagad jauns tas Voyagers tagad būtu, ja viņi tagad taisītu un pārdot, viņš nemaksātu 20 000. Kā viņi interesē, var pameklēt Voyager, Jānim bija video, viņš bija kaut kādā Hondas, laikam, dīlerī vai kur, kas tirgo ķīniešus kaut kāds, un tur bija tāds ķīniešu ražojums, tipa busiņš, tā kā Voyagers, un tas ķīnieši jau maksāja kaut kāds 90 vai 100 000, tā kā tas noteikti nav pa 20, tā kā šitas ir nu, ekonomiskais gals, tāds braukšanai, dibena pārvietošanai vai kā to saukt. Tā, kas vēl ir tā kā pa sēdu pozīciju tagad pastāstīšu. Pirmkārt, kas ir pa lietu, tas, kas stūri, ja tu sēdi krēslā iekšā, nu, tā kā cilvēks sēž, tad tu ilgāk sēdi un tu saproti, ka stūri nav pa centru, un tad, kad tu to saproti, tad tas riktīgi sāk kaitināt. Viņi man liekas uz šito pusi vairāk ir. Tā, nu, tā nav kaut kāda montāžas vai kas, vai kaut kāda brāķis. Tas ir vienkārši dizaina brāķis. Nu, visām šitām mašīnām tā ir, tur neko nevarēs izmainīt. Tā, es taisīju durvis, lai varētu parādīt vēl vienu lietu, kas arī tā kā ir labi un tā kā arī bišķiņ. Priekš man ķermeņi tas nav, priekš citiem ķermeņiem tas varbūt ir labāk kaut kā darbojās. Viena roka parasti tur šeit ar elkonu, kas turē, un otra roka te ir tas balsts tur šeit. Un viņš kaut kāds ir tāds tik plāns, tas mīkstumiņš, kad, nu, ja es ilgi braucu, tad man šitas elkons sāk sāpēt tā reāli, tu viņu vairs nevar tā noturēt, jo te tieši uz kaula sanāk, un tu tieši tur, un viņš ir tāds, nu, nezinu, kad 5 mm tas paraloniņš tāds, un viņš ir vienkārši pārāk ciets. Un otrā pusē, tajā durvju apšuvumā, te ir tieši tas pats, un abi elkoņi sāp, ka brauc ilgāk. Kas ir pa krēsliem? Pa krēsliem ir nenormāli labi. Man likās, ka ar Voyager būs ērti, nifigā. Nu, būtu ērti arī, bet šitie krēsli rītīgi ērti ir vispār. Muguri nevienā brīdī nesāpēja, nekas. Tu varēja mierīgi kaut 10 stundas braukt un nekādas problēmas tev. Nu, neviens nesūdzējās, ka neērti vai kas. Tātad es ap likām pēdām atvainojos, bet kā liekas, nu, kad kāja būtu jātur šeit, tā kā uz tā izcilnīša. Bet tad atkal viņi tādi saliekt, un kas ir šitai mašīnai tieši forši, ka viņi ir ar automātisko kārtu, ka te nav sajūga pedāls. Es kāju visu ceļu turēju šitai iekšā, un tad tu viņu var gan arī tā kā vai izstiept. Un sēdēt ar izstiept kāju, kas arī ļoti ērti. Tagad es esmu pieredzis šitā, man pat Voyager arī tā gribās, bet viņā tā nevar. Tā ir tāda pozitīvā lieta. Arī viss mērinstrumenti un viss, kas ir navigācijas sakarā, tas arī viss ļoti ērti darbojās. Viss kruīz kontrols un tādas lietas. Viss, nu, tā kā nevainojam bija, kas ceļojumā nekas slikts vispār nebija. Tad daudz jautā par patēriņiem, kāds tad ir patēriņš. Nu, patēriņi visādi. Rekords, ko varēja dabūt, bija, ja tu brauc pa lielceļu uz kaut kādiem 90, pat īstenībā pat līdz 100 km/h, tad var palīst pat 4,9 izspiest, tur 5,2 kaut kas tāds. Ja ir bānes, tad ir tuvāk jau 6 litriem. Vidēji es tāpatās reiķināju, ka ir 6. Kas bija jocīgi ceļojumā vai ielai Circle K, tur ir kaut kāda tā super plus degviela, un ar to es kaut kādu gabalu pa Vāneru uz 120 braucu, un to man uzliec pār pa 7 litriem. Vai pēc tam saka lielē kaut kādu parastā benzīna tanka benzīnu, un tad atkal atgriezās normāli uz ap 6 litriem. Tā kā šitā mašīna var reiķināt. Viņa arī, nezinu, tu pabrauc bišķi pa pilsētu, bišķi pa šosei, pa mazpilsētu. Tāpatās visu laiku kaut kādi 6 litri, man tas vidējais arī rādās. Tā kā tas tāds, nu, es domāju, tā nav nekas tāds daudz. Ja kādam jābrauc nenormālākie tur kilometri, tad vēl labāk izvēlēties varbūt hibrīdi ir, bet tas atkal ir dārgāks, un tad tur atkal operatīvais līzings jau nemaz tu tik daudz nevar nobraukt. Nu, tas individuāli jāskatās. Man pietiek ar šitādu te.
Tad pa kalniem ir daudz komentāros kādreiz raksta, ka tur ar maziem motoriņiem nevar kalnos uzrāpties, tur nomās jāņem kārtīgs motors, 2 litri un kas. Es braucu pa kalniem tur tādos, kad maz vai sēdi tā kā gulu uz muguras. Braucām meteorā augšā, tur tie trakie, kas Grieķijā vēl arī būs video no ceļojuma, nenormālākie kalni. Tāpatās Pemba apdzīt var uz kalnu, augšā braucot un tāpatās. Un nav tā, ka tur baigākie apgriezieni būtu uz 500–600 tūkstošiem jāsaģē. Tāpatās 2, 3, viņš vienkārši iet. Tā kā ir tāds, kur mašīnas apstāties. Kas pa mašīnām? Kam pa mašīnām interesē, kur Nissan Juke, 3 litru, 3 cilindru benzīna motors. Šī tādā kalnā brauc mierīgi augšā. Nezinu, ko tur citreiz kaut kā tur raksta, tur mazais motoriņš nevar tur uzbraukt, nezinu. Brauc visu laiku, nekādas problēmas. Nekas tur arī negāzējās, vairāk par 3000 apgriezieniem nav, tu brauc vienkārši visas mašīnas rindā kalnā. Tā kā nemīž. Viņš pats ir viegls un arī tas motoriņš ir viegls, 3 cilindri turbo. Viņš pa kalniem vispār nekādas problēmas nav. Vienkārši brauc, nekas tur kārbā nav nekāda režīma, tur jāpārslēdz kaut kas, ko tur. Vienkārši spied gāzi, ja tu gribi ātrāk, spied bremzi, ja tu gribi lēnāk. Tā kā ar to, pa to problēmas nav, man liekas, mūsdienās ir mašīnas pārdod dažādās valstīs, kur ir kalni un kur nav, un tas nav tā kā vecos laikos. Kaut gan vecos laikos arī Itālijā brauca Fiat Pandām litrīgajām, un viņi visi brauca pa kalniem. Nezinu, kāds latviešiem varbūt vienkārši nemāk braukt pa kalniem, tāpēc tā satraucās, ka tur kaut kas neiet. Jā, un pa ietilpību, ir diezgan labi ietilpība. Nav arī liekas, kad likās, ka būs tā kā maz vietas un ko, bet patiesībā tā nav. Teiksim, priekšā ļoti daudz vietas tā kā vadītājiem ir normāli sēdēt, un aizmugurē arī te mierīgi var sēdēt, gan pieaugušais, gan bērns normāli. Mums bērns sēdē, viņiem vispār nekādas problēmas nav. Tā mašīna vairāk ir tā kā nevis, kur tu guli tādā virzienā, bet tu vairāk sēdi tā kā uz augšu, un tad arī tu vari sasēsties normāli, kad arī paliek atstarpīts kājām. Un arī bagāžnieks, es nezinu, man viņš liekas diezgan liels. Tur sākumā es toreiz, ka ceļojumā salikt kaut kur tik tālu likās, ka pilns, bet tu jau vari salikt vēl augstāk. Ir dārgākiem modeļiem, es domāju, ka tas ir tā kā standarts, bet izrādās, ka tas nav standarta aprīkojums. Nāk te vēl tāds tā kā plauktiņš iekšā, ka tu vari krāmēt augšā un zem tā vēl kaut kur, ka var šito te var pārlikt augstāk, bet tas ir tā kā papildus aprīkojums. Tā kā, ja kāds pērk, tad varbūt tādu varētu paņemt. Man tas likās ļoti interesanti lieta. Var paskatīties kaut kur Juke video internetā, kā tas bagāžniekā, tas ielikins ir tas tāds interesanti. Jā, te sanāca pārtraukt nedaudz video un atkal turpināt filmēt citā vietā. Sievai vajadzēja uz Rīgu. Es arī domāju, ka atbraukšu uz Rīgu. Tā kā turpinājums no lielpilsētas, no Rīgas. Jo ar tādu tik ārtu mašīnu nevar atteikties. Izbraukt, izmest līkumiņu. Tā, kas vēl no tādām patīkamajām lietām? Vēl viena lieta. Tad kas vēl no tādām lietām, ko, ja es pirktu jaunu mašīnu, ne jaunu, bet vispār citu mašīnu, kaut kādu, kas nav Voyager par 700 eiro, obligāti ar šī tāda te paneli lielo, es agrāk domāju, tie paneļi, tur sūds, tur modernie kaut kādi. Es nezinu, ja es tagad nevaru iedomāties, ka es pirktu jaunu kaut kādu mašīnu vai, mazlietot vienalga tādu, kurai nav šitas, nav tā, ka jo te, tu iekāp mašīnā, tev telefons uzreiz ieslēdzās navigācija, uzreiz pieslēdzās tavas aplikācijas, kur tu klausies mūziku, un tev nav, nezinu, ir kaut vai, es tagad esmu skatījies arī mašīnas, kas ir tur pa 11,000 lietots, un nav tas ekrāns, un tāpat tev tur jāsprauž tie puļķīši, kur tu tos telefonus tur stutē, un tad tu tur te telefona ekrāniņā tur pakst katru reizi tur slēdzies, un tad viņš zvan, tad tu ņem ārā, tad tev atkal jāpieslēdz, jāatslēdz. Tas ir tik kaitinoši. Un ceļojumā tur, piemēram, arī man, kas filmē, ir vienkāršāk. Es paņemu telefonu un uzfilmēju, izkāpju ārā un uzfilmēju. Ja kaut ko filmēju ar telefonu. Nevis katru reizi jāņem nost un jāatslēdz un navigācija atkal jāslēdz atpakaļ. Un tiklīdz tu iedarbini mašīnu, iekāp iekšā, viņš uzreiz pieslēdzās un atkal viss tev te informācija ir. Tā kā, tā bez šitiem te Android auto vai tas Apple CarPlay vai kā viņš tur saucās. Bez tādu mašīnu, ja es pirku citu, tagad, tā kā sev, piemēram, ja šī tāda ir sievai un ja sev pirku, es bez tādu vispār nemaz neskatītos.
Kas vēl viens no mīnusiņiem ir, kad es nezinu, vai tas ir ražošanas brāķis, vai tā viņiem bieži gadās, vai kā, bet braucot stūri nestāv taisni. Mašīna brauc taisni, bet stūri, nu, nezinu, ja taisni viņi būtu tāda, tad viņš šitā te stāv kaut ko bišķiņ šitā te visu laiku. Arī tagad tu brauc taisni. Tā uzreiz es to nepamanīju, nu tiklīdz tu izdzen no salona, tu jau esi tā kā haipā pa kaut kādām tur boju golforšu mašīnu. To es pamanīju, tā kā es braucu pa šosei ceļojumā, un tad jau bija jau vairāk tūkstoši nobraukt. Es nezinu, ja es dzītu viņu uz nordi tagad un teikt, ka stūri no pirmās dienas stāv šķīvi, vai vajag uzlikt taisni, vai viņi tur, nu, vai viņi bez maksas uzliktu kā ar garantiju, tāpēc, ka nebija, kaut gan es jau nevaru pierādīt, nu, viņi var teikt, varbūt es kaut kur uzsicas un kaut ko vai ko, bet, nu, taisni viņi nav, kad tu brauc pa šosei, viņi stāv šķīvi bišķiņi. Voyageriem arī stāv šķīvi, jā, bet tam es saprotu, tas ir žilīgi vecs. Atbraucu Rīgā, apstājos pie Startuela, nu, kas no Rīgas, kas zina pie Zemitāna tilta. Man tā kā cilvēkam no laukiem, tā kā bez mazai tā kā spēle, te ir, šitas te rakstīts ir tāda zīme, ka kioskā tur jāreģistrē transporta līdzekļa numurs. Vēl ir 30 minūtes bez maksas, es eju iekšā Startuelā. Skatos toleti ciet, tur kaut kāds kods, labi meklēju tālāk. Tu saproti, laikam varbūt kaut kas jānopērk vai kas, vai varbūt tur cilvēks iekšā. Un tad ieraugu kaut kur pēc kāda laika, staigā, ieraugu tur stūrī tāds datoriņš stāv. Izrādās tur jāievad tas numurs iekšā, lai te nebūtu jāmaksā pa stāvvietu. Staigāju tālāk un nopērk kaut ko. Beigās prastīja kasierē, kā toletē var tikt, vai tur kāds iekšā vai kas. Nē, izrādās tur uz čekā jāatrod arī kaut kāds kods te. Nu, tie, kas ir te dzīvo, tiem jau viegli tā. Tu atbrauc no malas, te tā kā kvests bez mazai, lai vispār izdzīvot. Vai tur nepamana kaut kādas stāvvietas, tev nopaļ šajā un tev sūta sodus un ko. Es labāk pa gabalu no visu šitā te. Vienreiz te var atbraukt tā joka pēc, bet ātrāk prom uz mājām zālītē izskāpt un miers. Tā stāsts kā vienmēr ir pa šito te eko braukšanu, respektīvi, ka viņš slēdzās ārā. Nu, mašīnas slāpējās nost. Es jau zinu, ka daudziem tas nepatīk un daudz neizmanto. Man daudziem darba busiņiem ir bijis arī šitas te, nu, ka viņš noslāpējās pie krustojuma un tā. Man atkal, nu, cits saka, ka nepatīk. Man atkal patīk, ka tu sēdi apstājies un klusumā. Tu vienkārši pilnīgi klusums, viņš noslāpējās. Un ir, bet tikai pie nosacījuma jau viņš. Tad, kad tev ir jābrauc ātri, pielaižās un sāk braukt, šitai mašīnai ir tā kārba, kas ir, nu, es jau pirmajos video teicu, kur es jau biju skatījies citus YouTube apskatus, kad kārba ir aiztur. Kad tu viņu tā kā, tu esi apstājies un tu atlaid bremzes, spied gāzu un nekas nenotiek un tikai pēc sekundes viņi sāk braukt. Un tad, kad tā mašīna ir izslēgusies, tad ir vēl trakāk. Tu, piemēram, apstājies pie krustojuma priekšā galvenais ceļš, apstājies, viņi noslāpst, un tad, kad tev ir jābrauc, tu redz mašīnu brauc, varētu braukt ārā, tu atlaid bremzes, spied gāzi, tad viņi iedarbojās, bet nekas nenotiek, tad tu nospied gāzi vēl vairāk, nekas nenotiek. Un tajā brīdī, ka viņi jau ir iedarbojusies, un tā kā viņi saprot, ka viņai ir jābrauc, tad tu nospied to gāzi tik daudz, ka viņš jau spolēdams bez mazliet kārpjās jau uz priekšu. Nu, varbūt pie tā kaut kā var ietrenēties, kā viņi savaldīt to zirgu, bet man tas nav izdevies, un es principā vienmēr, kad es iekāpīju, ja man jābrauc tālāk nekā pa piemājas veikalu, es uzreiz viņu izslēdz ārā to eko braukšanu un uzreiz izslēdz ārā arī ceļazīmju atpazīšanas to brīdinājumu, jo viņš arī nestrādā, viņš visu laiku pīkst. Viņš vai es arī nepārkāpt noteikumus, viņš tā kā nenoņem nost tos brīdinājumus, vai viņš nepareizs brīdinājums visu laiku liek, viņš nedarbojas. Tur viņš bija uztaisīts pat tā, ka man liekas būtu godīgi, ja tu aizbraukt pie dīleru un viņi to skaņu atslēgt, lai tev katru reizi nav jāatslēdz, jo viņš tiešām nefunkcionē. Jā, bet kas attiecās visām, piemēram, klimata kontrolēm, kā es teicu, šo displeju sadaļu, arī te ekrāns viss, kā viņš ir uzbūvēts, kāds izkārtojums, viss ir ļoti, ļoti ērti, viss ir tādā ziņā saprotam un garā ceļojumā, nu, vispār nav nekādas problēmas braukt, nu, ir tiešām patīkami, tu sēdi un stūrē. Tagad kāds man nobraukums ir 8900.
8900, no kuriem tagad esmu izbraucis brīvi līdz Grieķijai un atpakaļ, un kaut kādi 6000 nobrauc 2 nedēļās. Tā kā, tas pieklājīgs tāds attālums, man liekas, jebkurai mašīnai. Mēs 4 cilvēki braucām, ļoti daudz stundas mašīnā, un jā, tā ērtuma vispār nevar nekur piesieties. Saku, nezinu, varbūt aizmugurē, es sēdētu aizmugurē vai 2 pieaugušie, tad es varētu komentēt, es nezinu, tādu pārbaudas es neesmu veicis, bet 2 bērniem, tādiem tik lieli, tā kā mums ir viss aizmugurē pietiekami, i pagulēt, i pasēdēt, priekšā arī vispār nekāda problēma nav. Ko jau Jolanta ceļojuma video teica, rādīja un priecājās, kad ir, kur ielikt mangai lielo pudeli durvīs. Šitā te var ielikt iekšā mierīgi, arī šitajās durvīs. Te mierīgi var ielikt iekšā, un viņi te turās, kas citās mašīnās nav. Voyagerī nav tāda, kur nolikt Voyagerī tikai pa vidi te tie glāžu turētāji, un viņos lielo pudeli ielikt normāli nevar. Un tas ir, labs, ka tādas pudeles jau parasti pērk, neviens jau nepērk tās maziņās, kur tu šitā te nopirks mangalu, un te jau tu viņu neieliks iekšā. Tā kā, mēs arī neesam kafijas dzērāji, tāpēc man šitos neizmanto, te ieliek kaut kāds loketis vai atmiņas no Grieķijas. Tā kā ir mans rezumējums pēc visiem nobrauktajiem kilometriem, kad, es izvēlu un pirkumu es nenožēloju, tāpēc, kad tiešām ir ērts un patīkami ir braukt. Ir kaut kādi mīnus, bet ir arī daudz plusu, un katrai mašīnai ir kaut kādi mīnus, un tie mīnus katram cilvēkam liekas citādāk. Droši vien, kad Jolanta, kas ar šito mašīnu vēl ikdienā, ja viņi filmētu video, viņi iespējams pilnīgi cits kaut kādas lietas teiktu. Nevis tādas, kā es. Un arī tā, gan sliktās, gan labās būtu citas noteikti. Un arī, ja teiksim, pastāst tā, ka vispār salīdzina tirgu, pieņemsim, cenā līdz 25 000 un obligāti ar automātu. Un ja grib parketnieku, nevis tādu to vieglo mašīnu, kur uz zemes jāsēž, principā nav īsti varianti. Pat, man liekas, vispār nekāda nav, no tricāra kaut kāda sākās tikai citi. Tas pats labi, Kaškais ir lielāks, tas jau tie ir lielāki, kas tur Dusteram, ja nemaldos, nav automāti, varbūt tagad jau ir, kas ir vēl citi kaut kādi Kia, bet tie Kia arī, es skatījos, bija kaut kāda akcija, bet viņš jau arī jau 25 bija sākot no, un tad tur tālāk arī jau tuvu pie 30. Tā kā, nezinu, pa tādu cenu, nekas tāds labāks nav, ja patīk dizains un tā. Es agrāk ļoti daudz pievērstu uzmanību vispār mašīnām, un mašīnām kāds tur izskats, vai tas ir stilīgs, vai tas nav stilīgs, bet jau paliek vecāks, kaut kā vairāk paliek vienalga. Bija kaut kāds Nissan konkurss, Jolanta bija nosūtījusi pieteikumu, tur varēja vinnēt, 400 eiro apkopēm vai ko, bet neko laikam nevinnēja. Tad bija ielikuši vakar Instagramā tā kā reklāma ar to Jolantas bildi. Jolanta domā, jānofočē mašīna. Viņa galvenais atnāk, fočē. Šitā te stāv fočē, es saku, tā nav mūsējā. Viņa tāda, pareizi, aiziet tālāk. Tā, diezgan līdzīgi tāda pati jau ir, tādā pašā krāsā. Tas gan man jau, ja tā padomā, patin atpakaļ filmu, man vienmēr ir bijis tā, ka nav tik svarīgi, kā mašīna izstāst no ārpuses, bet tas, kā viņi ir iekšpusē, tāpēc, ka tu jau mašīnā sēdi tā kā šofers vai īpašnieks, tu jau viņā sēdi iekšā, nevis skaties uz viņu no ārpuses. Tas, vienīgi varbūt ir cilvēkiem, kam ir ļoti būtiski, ko pa viņiem domā, kāds cits vai kaut kādā, bet man vairāk tieši es skatos pēc saloniem mašīnas, vai man salons ir ērts, vai man salons patīk tāds pēc manas gaumas. Tā kā tāds kaut kur apmēram stāsts par apskats, tests, garā gabala tests. Ja tev liekas, arī tev varētu būt tāds piemērots, tad var arī iegādāties. Jo īsti jau laikam nekā cita nav ko pirkt. Vēl var vecpēm paņemt.